1000 ģimenēm nav ko ēst. Agrāk bija 10, nu jau ir vairāk. Katrs ceturtais ir nabaks. Ārpus iztiks līdzekļiem un tā tālāk. Bet nedaudz pievērsīsimies ārējām aktualitātēm. Un tas ir konkrēti. Tika nogalināts Bin Ladens. Nevis kļūdīts, bet nogalināts. Šeit ir konkrēti pierādījumi, konkrēti dokumenti, kurā tiek fiksēts, ka Amerikas Savienotās valstis laika periodā ir atbalstījuši 42 diktatūrus. Viens no tiem redzamākais Pols Pots un Janks arī, kas ir nogalinājuši 2 miljonus savus tautas. Konkrēti nogalinājuši. Bez tam ASV ir veikusi 36 invāzijas svešās valstīs. Apdraudējuši ASV laika posmā no 1946. līdz 2004. gadam. Teiksim, lai vēlreiz tā prot. Vēl vien tāda maz niansīta. Ir tāds Hillary Clinton. Un viņa atvainojās Gvatemalas tautai. Par ko? Par to, ka 50 gadus atpakaļ ASV zinātnieki palaida ar Gvatemalas varas iestāžu ziņu, sīpulī, un uz cilvēkiem veikt eksperimentu. Ņemot visu to vērā, es nebūšu izbrīnīts, kā kādreiz pasauli uzzinās, no kurienes ir radies Saites Hills, konkrētāk, kas ir palaists Afrikā, jo kas ir ASV? ASV ir 90% žīdmasonu, konkrēti pionisks kapitāls. Un līdz ar to tiek piekops un ievērots viņu interesi. Kas ir viņu interesi? Viņu interesi ir globalizācijas process, kā arī tā saucamais zelta miljardu projekts, kurā pasaules iedzīvotāju skaitu vajag pieregulēt līdz 1 miljardam. Un tad, ilgākā laika posmā, zeme var mūs pavilkt. Tā,